Nu, esam 200 metros. Vēl liek ar vien interesantāk ir tas, ka īsumā priekš termo visideālākie laikapstākļi. Mazs lietiņš pie migliņa. Var redzēt kamerā, nevar redzēt. Neos, tā kā dedz neonu liesmās, ja? Un redz ļoti labu termobildi. Un patiesībā rāda diezgan labi. Mazi putniņi kaut kur zālē ir. Un rāda diezgan labi. Tas pats galvenais, un es tiem bukaragiem piesienos. Un te var pateikt vēl lielāku atšķirību. Nu, ar šito var pamanīt, ka tā punktiņi ir kaut kādi, ka uz galvas ir kaut kādi. Nu, pilnīgi nevar saprast, tur mazi vai lieli. Nu, ja skatītos, tad teiktu, ai, tur atšaujamies buks. Nekā jau tur nav, īsumā tur ir normāla raga tajā galā, ja tā kā tā ir viena lieta. Pie visas miglas un mazā lietus, jā, rāda diezgan labi. Viena lieta, ko es pamanīju zumojot, kad nu, īpaši vēlāk pat trīskāršīgo digitālo zoomu uz 384 sensoru nevajag taisīt, jo Raidners tikko teica, es nesaprošu, kur meža sūkai priekš, kur aizmugari, ka galva tur pakaļ. Tā kā tas ir tāds, bet tā līdz tādām 9 reizēm palielinājumā ļoti labi tur, un es teikšu uz 200 metriem miglā ļoti labi bildi, tā kā viss ok. Trofejs bišķi atmet varbūt, nē, ragas redz briedim pilnīgi noteikti, mazas punktiņas redz ar 25, ar 35 redz, ka tiešām ir ragi. Nu, tā kā viss ļoti labi, ejam uz 300 metriem.